Sveicināti! Šoreiz es jums gribu pastāstīt par citādi domājošo cilvēku lietderīgumu mūsu dzīvē. Parasti mums ir tā, ka ja man ir viens kaut kāds viedoklis un cits cilvēks izsaka kaut kādu savu viedokli, mums īstenībā nepatīk. Kaitina un ir sajūta, ka tas otrs mūs nesaprata. Te uzreiz varētu jautāt, ko tas nozīmē nesaprata vai saprata? Kā varētu izskatīties šī situācija, ka saprata? Un man dažreiz liekas, ka saprasti mēs jūtamies tad, ja otrs cilvēks tur muti un ļauj mums runāt. Un ja viņš vēl māja ar galvu un saka, jā, tad vispār viss ir super, un mums ir sajūta, ka mēs esam saprasti. Un kamēr otrs cilvēks piedalās mūsu stāstā ar savu viedokli, pie tam nelūgts un neaicināts, tikmēr ir tāda sajūta, ka mēs netiekam saprasti. Un intuitīvi, drīzāk instinktīvi, mēs mēģinam runāt, diskutēt un turpināt šo sarunu, viens otru mēģinot, it kā pārliecināt, it kā pievilkt savai nometnei un savam uzskatam, bet galu galā mūs vada nolūks panākt šo situāciju, ka tas otrs cilvēks apklust un pāri paliek tikai mans viedoklis. Un nevienmēr tas notiek ar dusmām, ar niknumu, vienkārši mēs tā esam pieraduši. Jo tā īsti jau mēs nezinām un nesaprotam un neesam arī īpaši domājuši par to, ko tas nozīmē, ka otrs mūs saprata. Saprašanas saknes īstenībā ir daudz dziļākas nekā mentālais līmenis, tātad domas un uzskati. Saprašana notiek un veidojas emocionālajā līmenī. Ja mums ir abiem līdzīga emocionāli, apstiprinoša attieksme pret kaut ko, un jums ir viens viedoklis un man ir cits viedoklis, tad ir ok. Tad ir forši. Mēs varam turpināt sarunu, mēs varam turpināt sadarbību, mums ir viens kaut kāds mērķis, viena ideja, viena interese, un viens cilvēks saka kaut ko no savas puses, otrs saka no savas puses, un viss ir normāli. Un mēs jūtamies tā, it kā mēs būtu viens otru sapratuši, pat vēl vairāk tā kā papildinājuši, lietderīgi, viens otram kaut ko pateikuši. Ja mūs abas šos saziņas puses saista vienāda noliedzoša negatīva attieksme pret to sarunas priekšmetu, arī normāli, arī labi. Mēs arī tur viens kaut ko pasaka, otrs, jā, tu zini, man arī tā bija. Es arī te dzirdēju, un viens otru papildina. Štruntīgāk ir tad, un šī īsti tā nesaprašanās sajūta īpaši spēcīga kļūst tad, ja vienam ir apstiprinoša pozitīva attieksme pret runas priekšmetu, un otram viņa negatīva. Tad dialogs nav iespējams un sadarbība arī nav iespējama. Tad sākas šī cīņa par to, kurš kuru saprata. Tā tad aizvēra muti un izbeidza strīdēties un runāt man pa vidu. Mums liekas, ka mums ir svarīgi šis doma līmenis, lai tas otrs cilvēks saprot, tā tad pieņem vēlams manu pozīciju. Man pašai viņa pozīciju negribas pieņemt. Mēs zinām, cik tas ir grūti piekrist viedoklim, kurš ir kaut kāds citādāks nekā manējais. Ka vajag lietas darīt tā un nevis šitā. Pašiem ļoti grūti piekrist, bet laikam tieši tāpēc mēs jau īpaši nikni un stingri to prasām no citiem pakļauties mūsu lietu redzējumam. Jo mēs nevaram pakļauties viņējiem, sorry. Labi, es mazliet jokojos, bet apmēram tā tas ir. Un tomēr es gribu parādīt to, cik lietderīga ir šāda sadarbība ar citādi domājošiem cilvēkiem.
Pirmkārt, jau tāpēc, ka šis citādi domājošais cilvēks tiešām var pateikt kaut ko noderīgu, kaut ko manai vajadzībai atbilstošu, ja ne tagad, tad vēlāk. Teiksim, informatīvā ziņā šis otra cilvēka stāsts var izrādīties, ja ne tagad, tad vēlāk noderīgs. Es sastopos ar kaut kādu dzīves situāciju, un es atceros, jā, tur man kāds katreiz teica to un to. Es varu izmantot informāciju. Tiešām tas tā var būt. Bet, apziņas paplašināšana it kā ir laba lieta. Vēl saka, plašāks skats uz pasauli. Ja? Tātad paskatīties, iepazīties ar citu cilvēku redzējumu. Bet nevienmēr šajos stāstos ir viegli klausīties, jo bieži vien cilvēki stāsta citu cilvēku domas, bet ne savu personīgo pieredzi. Ja cilvēks stāsta savu personīgo pieredzi, kā viņam tur un ko viņš ir darījis un ko viņš ir tāpēc domājis, sapratis un atklājis, tad šādā citādā viedoklī klausīties ir vienīga bauda. Fantastiski, ja cilvēks runā par savu pieredzi. Bet ja viņš stāsta tādus tekstus un tādu informāciju, ko viņš kaut kur ir lasījis, redzējis, dzirdējis, vai kaut kā tā, un kam viņš pats īsti personīgi nepiekrīt un nemaz arī varbūt nav sapratis, viņš vienkārši atkārto, tad uzreiz ir nepatīkama sajūta, un to mēs vienmēr jūtam. Mēs varbūt nevaram saprast, kur tur ir tā problēma, un mēs varbūt tās lienam šī stāstītāja tekstā pa vidu ar saviem komentāriem, jo mums, lūk, ir konkrēta pieredze, mēs gribam papildināt, bet intuitīvi mēs jūtam, ka te kaut kas nav īsti labi. Ka cilvēks stāsta ne savu pieredzi. Un lūk, šajā momentā arī parādās tā enerģētiskā atšķirība, ka vienam ir apstiprinoša, pozitīva attieksme par to, kas tiek runāts, un otram šī attieksme parādās negatīva. Un mēs viņu mēdzam pārnest uz cilvēku, sacīdams, cilvēks tur tāds muļķis, viņš tur kaut ko nesaprot, bet patiesībā runa ir tikai un vienīgi par emocionālu attieksmi, par to, ka nesaskan. Nesaskan tas, ko otrs cilvēks stāsta un kā viņš jūtas attiecībā pret stāstu un kā jūtos es. Un īstenībā šī situācija viņa ir ļoti nepatīkama emocionālā ziņā un liek cilvēkiem kaut kā īpaši rīkoties un darboties, strīdēties pat līdz kārtīgam skandālam un kautiņam. Bet no otras puses, ja mēs paskatāmies enerģētiskā ziņā, šādas sarunas atklāja mūsu vājās vietas. Šādas sarunas ar citādi domājošiem cilvēkiem ir vērtīgas nevis tāpēc, ka mēs tur varam uzzināt kaut ko pa pasauli, bet tāpēc, ka mēs varam uzzināt vairāk paši par sevi. Jo, ja es kāda cilvēka viedoklī klausoties jūtos nepatīkami, tad tas ir vispirms stāsts par mani pašu. Kur manī ir kaut kāda pretestība, kur manī ir kaut kāda emocionāla problēma, emocionāls, varbūt pat augonis. Es nezinu, no kādiem laikiem nācis kāda psiholoģiska vai varbūt pat vēl trakāk garīga trauma, kurai cilvēks ar savu stāstu ir pieskāries un es jūtos nepatīkam. Ja mēs paskatāmies šādā veidā uz sevi, mēs varam atklāt ļoti, ļoti, ļoti daudz ko tādu, kas mūsos varētu būt labojams, ar ko mēs varētu sevi padarīt stiprāku, gudrāku, pilnvērtīgāku un līdz ar to arī veiksmīgāku dažādās dzīves darbībās. Jocīgi, vai ne? Bet īstenībā tas ir viens no universa, tādiem, enerģētiskā ziņā no universa tādiem universālajiem likumiem, ka mēs viens otram esam spogulis. Un ir lietderīgi pavērot attiecībā pret citu cilvēku, pavērot pašiem sevi. Nevajag jau vienmēr, tur pārspīlēt jau var nevajag. Bet tajās reizēs, kad es tiešām jūtos, emocionāli aizskarta, tiešām, atrisināt šo attiecību problēmu var paskatoties pašai uz sevi. Kas manī ir tāds, ka es nevaru šo cilvēku un viņa viedokli
pieņemt ar mieru. Nu, tā sacīt, nu, Dievs, nu, cilvēks domā, nu, un kas tad ir? Nu, lai viņš domā, kas man pa daļa. Bet redz, ir daļa. Ir satraukums, ir nepatīkama sajūta. Kāpēc? Manī pašā, kas tas ir, kas lūk šo satraukumu rada? Otra cilvēka runa ir tikai kā rokas pieskāriens. Kaut kam tādam, kas manī pašā ir. Kā, nu, tāds emocionāls augonis. Un šādā veidā mēs ļoti daudz ko varam atklāt par sevi. Un skatoties sevī, mēs varam atrast arī ļoti daudzas idejas, ko tāpēc darīt vai nedarīt. Kā rīkoties vai nerīkoties. Un tad ir vēl viens tāds punktiņš, kuram var pievērst uzmanību. Ir tā, ka mēs sastopam kaut kāda tipa cilvēkus savā dzīvē, kuri, nu, par kuriem gribas teikt, viņi vienmēr runā, viņi vienmēr man tā. Viņi, tātad kaut kādi vairāki, un vienmēr, vai viņi nekad. Šis pieredzes vispārinājums liek domāt par to, ka jums ir darīšana ar noteiktu cilvēku tipu, kuru jūs nepanesat. Nu, principā nevis tāpēc, ka viņi tur domā pareizi vai nepareizi, bet tāpēc, ka viņu klātbūtnē vai runas stilā vai īpašībās vai attieksmē pret kaut ko, jūs jūtaties slikti. Kaut kas tad jūsos ir tāds, kas, nu, burtiski iekšā tā kā uzliesmo, sakot, viņš ir stulbs. Ja man šāda doma ir, tad īstenībā man sajūta, ka es pati esmu stulba. Sorry. Ir sajūta, ka klausoties šajā cilvēkā, es jūtos stulba. Vai arī, nu, visi viņi ir vienādi, vienmēr tur kaut ko. Ja es pieķērusies šai domai par citiem, tad visticamāk, ka es pati parasti daru kaut ko. Mana uzvedība pašai ir pēc principa vienmēr un kādam kaut ko. Ja es klausoties kādā domāju, Haidī, nu kā tu vari tik stulbi domāt? Tad visticamāk, ka es pati savā viedoklī arī īpaši droša un gudra nejūtos. Vai situācija, ka man kādā cilvēkā klausoties, ar viņu sadarbojoties, man liekas, ka viņš ļoti realizē un kāro pēc varas. Visticamāk, ka man pašai ir šāda tieksme, kādēļ otru tādu sev līdzās es nepacietīšu. Nu, man tas izraisa diskomfortu. Tādu, ka man gribas teikt, nu kā tu tā vari? Tu man te izplaties baigā direktorien, baigā priekšniec. Dusmas, protams, ka dusmas, tāpēc, ka es pati tāda esmu. Vai, teiksim, par kādu cilvēku man nāk prātā doma, kungs, ko viņš var pļāpāt? Pļāpā, nu cik var runāt? Visticamāk, ka man pašai šāda īpašība arī piemīt. Un loģiski, ka es nevaru ciest, ka kādu ētera laiku aizņem cita persona, jo man pašai gribētos parunāt, bet kaut kādu iemeslu dēļ šī brīdī es to nevaru darīt. Droši vien kaut kāda autoritāte vai cilvēks ir tādā pozīcijā, šis otrs cilvēks, ka viņam ir jārunā, bet man ir jātur muti ciet. Vai citādāk, teiksim, es skatos uz kādu cilvēku un klausos, ko viņš runā, un man liekas, bet kā tu vari tādu informāciju, kā tu vari tam ticēt, kā tu vari pieņemt un dzīvot ar tādām muļķībām? Visticamāk, ka man pašai piemīt arī tādi uzskati, ir kaut kādi tādi uzskati, pie kuriem es ļoti stingri turos. Un negrasos viņus mainīt. Un šī cilvēka runā, es esmu sadzirdējusi kaut ko tikpat līdzīgu, kā ir man, uzskatu stingrību līdz ar vēlmi un bezmaz vai nepieciešamību tos darīt, riktīgi darīt zinām citiem. Negribas teikt uzspiest, bet tā tik stingri cilvēks sludina savus uzskats, ka vispārējie jūtas apdraudēti savos uzskatos. Vai
Teiksim, es skatos uz citu cilvēku un es skatos un domāju, bet kā tu vari tik jocīgi ģērbties? Kā tu izskaties? Tā taču nevar iet uz ielas. Tas ir visticamāk, ka tā ir zīme par to, ka man pašai ar apģērbu ir ļoti īpašas attiecības. Iespējams, tik īpašas, man apģērbs ir tik ļoti svarīgs, ka skatoties uz citiem cilvēkiem, es brīnos, kāpēc viņiem nav tik svarīgs. Jūtat? Mūsu domas par citiem cilvēkiem, kuri kaut kādā ziņā uzvedas, domā un runā citādāk nekā mēs, patiesībā ir stāsts par mums pašiem, informācija par mums pašiem, nevis par šiem cilvēkiem. Un ja mēs šādā veidā skatītos uz dažādām emocionālā diskomforta situācijām attiecībās ar citiem cilvēkiem, tad mums būtu daudz plašāks iespējas šīs attiecības risināt, nemaz neizraisot kaut kādu sadursmi, nemaz nerunājot par konfliktu, un aiztaupot sev ļoti daudz sāpju un ciešanu. Tuvajās mīļoto cilvēku attiecībās jau to visvairāk var redzēt, un arī bērnu gadījumā to visvairāk var redzēt, kur emocijas ir visspēcīgākās. Viss tas, ko mēs domājam par otru cilvēku, ja kaut vai par šo pašu bērnu, īstenībā ir stāsts par mums pašiem. Par to, ka mums, nevis par to, ka mums nav taisnība, ja, teiksim, bērnu gadījumā, ko tad viņš tur domā pareizi un es domāju nepareizi. Nē, runa nav tik daudz par domām, cik par mūsu emocionālo līmeni. Un emocionālā šī nesaskaņa rada nesaskaņas arī domās. Atcerieties, es sākumā teicu, ka ja mums abiem ir vienādi apstiprinoša nozīme attieksme pret runas priekšmetu, dialogs un sadarbība notiek. Neskatoties uz to, ka mēs kaut kā citādāk domājam. Ja mums abām pusēm ir vienādi noliedzoša attieksme pret to, ko mēs runājam, kaut arī viedoklis katram ir citādāks, cits par citu kaut ko tur vairāk vai citādāk noliedz, apstrīd vai kā, arī sadarbība ir iespējama, pie tam ļoti laba un ļoti grūti izjaucama. Bet ja, teiksim, bērnam pret kaut ko ir pozitīva attieksme, viņam tas, teiksim, ir interesanti, un man ir negatīva, jo es uzskatu, ka tas nav bērnam neinteresanti, nesvarīgs, sadarbība nav iespējama. Un bērns izdara secinājumu par to, ka vecāks ir muļķis, gal galā tāds vecākiem ir darbs muļķi lomā būt, it īpaši pusauģu gados, ja tad vecāki tādi īpaši muļķi paliek. Un vecāki izdara secinājums par bērniem, ka viņa arī tur kaut kādi, viņiem cik reizes saku, viņi joprojām nesaprot, laikam taču muļķi. Jāpasaka skaļāk. Saprotiet? Bet vai tad runa ir par to, ka kāds ir muļķis un kāds pareizi domā un kāds nepareizi domā? Nē. Bērns atbilstoši savai attieksmei, tātad emocijām domā ļoti pareizi, viņam kaut kas ir ļoti interesants. Un es atkal palieku pie savas attieksmes, ka viņa interesantums man neko nenozīmē, tam vērtība nekāda nav, jo man vērtība ir tikai tam, ko bērns dara. Un ja viņš ar savu interesantumu ir iebāzis snīpi tur, kur viņam nevajadzēja, tad loģiski, ka es kļūstu nikna, tātad man ir noliedzoša attieksme pret to, kas notiek, un starp mums momentā rodas šis emocionālais diskomforts, līdz ar to nesaprašanās. Un notiek strīds, notiek vārdu apmaiņa, viens otram mēģina kaut ko pierādīt, labi, bērni jau parasti to tā nedara, viņiem jātur mute ciet, jāizrāda, ka viņi visi ir sapratuši. Un atcerieties, es gabaliņu sākumā teicu, ja, ka mums saprašana, ka cits man saprot, tad mums ir, tas nozīmē, ka viņš stāv klus un nekāsē un dergojas lieku. Bet tur nav saprašana. Tā ir liekulība. Īstā saprašana rodas emocionālajā līmenī. Un ja mēs gribam risināt šādas emocionālā diskomforta un it kā savstarpējas nesaprašanās attiecības, tad vispirms ir jāmaina attieksme pret tām lietām, pret tiem objektiem un tēmām, kuru dēļ mums notiek strīdi. Un kuru dēļ mēs nevaram saprasties. Vispirms ir jāizmaina attieksme. Vai nu no pozitīvas uz negatīvu, vai nu arī no negatīvas uz pozitīvu. Tas, protams, ir grūtāk, bet iespējams.
Un tad, kad mēs izmainām šo attieksmi, tad mēs varam šīs attiecības, tā kā labot, varam koriģēt, varam ar šīm attiecībām kaut ko izdarīt un arī meklēt kaut kādus sadarbības punktus, kaut kādu vienošanos, vienotu viedokli. Bet kamēr mēs neizmainīsim attieksmi pret šo, mūsu, teiksim, pret divu cilvēku sarunu vai diskusiju tēmu, tikmēr nekas nemainīsies. Un, lūk, šie apkārtējie cilvēki, kurus mēs uztveram kā citādi domājošos, tātad kaut kādā ziņā neriktīgus, īpaši tad, ja man tas izraisa viņu citādums, ja man izraisa emocionālu kaut kādu reakciju, un tāpēc arī pārdomas par to, cik viņi ir stulbi, tad pilnīgi noteikti stāsts nav par viņiem, bet par mani. Kaut vai, piemēram, sabiedrībā tik ļoti populārā izklaide, noriet, nolamāt, ķangāt, zākāt politiķus. Fantastiska izklaide. Bet vai runa ir par šiem politiķiem? Vai tomēr par mums pašiem, kuri viņu klātbūtnē vai viņu rīcības kaut kādos tur lēmumu gaismā vai ietekmē jūtas slikti? Par ko tur īstenībā ir runa? Par to, ka politiķi pieņēmuši nepareizu lēmumu, vai par to, ka es tāpēc esmu sapsihojusies un nevaru savas emocijas savākt? Un brēc pa visu pasauli, lūk, viņi mums tur, nesaka jau man, saka mums. Mēs piepulcinam vismaz domās, mēs piepulcinam citus pārējos arī, kā bērni vecākiem mēdz teikt, jā, visiem ir, man arī, kādiem visiem? Tu nemaz viss neesi pārbaudījis, kam kaut kas jau ir un tev vienīgajiem lūk nav. Kuriem visiem? Ņemam žurnālu, ņemam savus klases skolēnu sarakstu un pārbaudam. Ir visiem tā kā tu saki? Nav. Bet pieaugušie jau nav labākie, viņi jau dara tieši to pašu. Tikai drusciņi skaļāk. Un viss, bet būtība jau nemainās. Tā kā, lūk, šajās reizēs un situācijās, kad saskarsmē ar kādu cilvēku, jūs jūtaties emocionālā diskomfortā un gribas strīdēties un gribas iebilst un gribas izlīdzināt kaut ko, vienoties, lai, lūk, panākt šo savstarpēju saprašanos, tad esiet uzmanīgi un atcerieties, kad runa un problēma nav uzskatu un domu līmenī. Problēmas sakne ir emocionālajā attieksmē pret kaut ko. Un ja jūs ieraudzīsiet šo emocionālās attieksmes, atšķirīgumu, tad momentā jūs sapratīsiet un varēsiet domas savas turpināt, atgādinot sev, ka runa nav par to, ka šis otrs cilvēks kaut ko ne tā. Runa vispirms ir par mani pašu, kuru kaut kas satrauc, nevar valdīt savas emocijas, tāpēc pastiprināti prasa no cita, lai viņš tur kaut ko savos uzskatos maina, vismaz aizver muti, un es tāpēc varu justies labi. Bet mēs patiesībā galvenais atskaites punkts jau ir mūsu labsajūta. Mūsu vajadzība justies labi, un mēs par to cīnāmies. Un ne jau velti ir vecais latviešu teiciens, ka katram savs krekls ir tuvāks. Un ja mēs vārdos sakām, ka tas ir citādāk, īstenībā mēs melojam. Vispirms paši sev un pamatīgi melojam, jo īpaši sievietes un mammas, kuru dzīves jēga tiešām ir turēt rūpi par visiem citiem, par viņu veselību, par izaugsmu, par dzīvību, par drošību, vispārējo. Mēs esam mātes caur un vienmēr un visur. Un mēs ar saviem labajiem nodomiem visur traucamies, visiem palīgā un mēdzam izraisīt ļoti daudz strīdu un kašķu un apvainojamies, ja mūs neviens nedzird un tādā veidā nesaprot, un tad mēs rājamies, un tad mēs raudam un visādi citādākas lietas darām, atsaucoties uz to, ka lūk bērniem, lūk viņiem tur kaut ko vajag un mēs tur viņu labā un tādas lietas, bet patiesībā, tās ir iemācītas uzvedības, kaut kādi paradumi, ar kuriem mēs varam panākt to, ko mēs vēlamies. Un mēs vēlamies, lai tie citi kaut ko dara tā, ka mums nevajag ciest, ka mēs jūtamies labi.
Un tāpēc mēs sakām, jā, es rūpējos par bērnu drošību, bet patiesībā es rūpējos vispirms pat par savu drošību, jo galu galā, ja ar mani nebūs viss kārtībā, vai tad ar bērnu būs kaut kas kārtībā? Protams, bet es to daru, tādā emocionāli bērnu nepieņemot. Labi, tā ir cita tēma, jau dziļāka un daudz sāpīgāka mamām un sievietēm. Tā ir ļoti sāpīga tēma, jo viņas tiešām vēl visiem saviem mīļajiem pašu labāko. Šajā reizē es vienkārši gribēju vērst jūs uzmanību uz to, ka pievēršot uzmanību saskarsmes diskomforta situācijām, mēs varam atrast dažādus un brīnišķīgus, pie tam izpildāmus, kaut kādas idejas un darbības virziens, lai šīs attiecības uzlabotu un visādas konflikts risinātu. Vispirms paskatoties pašiem uz sevi un uz savām izjūtām, kur rodas visas problēmas. Tā pagaidām.